Sēžu mājās, kā solis atnāk, Jānis saka, čau, kā iet. Es saku, čau, pēdējā laikā baigi labi palaidu Pēterēnu, dzīvot mežā, izaudzēju kaktus. Piebrimzē, tas bija retorisks jautājums, man neinteresē, kā tev iet, es atnācu paprasīt, lai tu man iedod naudu. Es saku, man nav, te taču Latvijā neko nevar nopelnīt. Dirsons esi, kā teica mans vectēvs, dari, ko saka tava sirds, un tu atradīsi, kā ar to nopelnīt. Kāpēc tu pats tā nedari? Nepareizs jautājums. Nu labi, piezvanu sirdī, saku, ko man darīt. Viņa saka, kā dabūji šo numuru? Man p***uj, ko tu dari. Nezvani te vairs p***ar. Laikam grib, lai es ierauju. Paņem pudeli atapos pliks gultā bez zobiem. Haha, lohi neizturēja dziru un izkrita. Atnāk zobveji, saka, leģendārie sakaltušie Pētera zobi. Došu tev 500 eiro par katru. Es saku, ok. Feja man iedod kaudzes naudas acis pārvērtās par eiro zīmēm, tagad esmu bagāts. Jāņa vectēvam taisnība. Vectēvi baigi gudrie radījumi izrādās.